2014. 2015. mācību gads Ikšķilas vidusskolā būs radošs un izzinošs, jo visa gada garumā audzēkņiem būs iespēja apgūt dažādus novirzienus, lai otrā semestra beigās noskaidrotu, kādā virzienā Ikšķilas vidusskolai skatīties nākotnē. Un 1. oktobrī šo mācību ciklu aizsāka uzņēmējdarbības mēnesis. Šodienas sanāksme prezentācija par iespējamu uzņēmējdarbības virzienu skolā aizsāka 5 mēnešu kopējo pasākumu plānu, kur katrā mēnesī mums ir paredzēts izpētīt kādu konkrētu novirzienu. Oktobris uzņēmējdarbības, novembris humanitāro un sociālo zinību mēnesis, janvāris matemātikas mēnesis, februāris eksektozinību mēnesis un marts inženierzinātņu mēnesis. Uzņēmējdarbības mēnesi aizsāka sanāksme, kurā piedalījās uzņēmēji, skolotāji, vecāki un skolas vadība, lai kopīgi iepazītos ar mēneša aktivitātēm. Tad šodien mums ir paredzēts tā, ka mēs sniegsim ieskatu vispār no skolas redzes punkta, ko mēs varētu, piedāvāt ar uzņēmējdarbības novirzienu, kādas apmācības. Būs arī kustības Es ir līderis pārstāvji, kas ir profesionālā pilnveida interešu izglītība, ko mūsu audzēkņi apgūs, ja mums šāds uzņēmējdarbības virziens būs skolā. Būs arī vietējie uzņēmumi, Linards Liberts, un būs arī Sakrest Holdings padomes priekšsēdētājs Andris Vanaks. Šodien mēs esam ieradušies pēc Ikšķilas vidusskolas direktora aicinājuma prezentēt un pastāstīt par šo projektu, kādi ieguvumi projekta norisē būs skolotājiem, skolai un pašvaldībām. Tieši tā. Papildinot nedaudz Jāni vēl, kā arī videi kopumā, jo šis projekts viņš ir norisis vairāk kā 60 skolās, un mēs ļoti vēlētos, lai Ikšķilas skola ar savu pieredzi, zināšanām, tradīcijām pievienotos un bagātinātu mūsu projektu ar savu klātbūtni. Šis ir izglītojošs projekts no 10. līdz 12. klases skolēniem, kurā 3 gadu laikā šis projekts piedāvā apgūt 7 mācību priekšmetus, kas ir lietišķā etiķete, grāmatvedība, uzņēmējdarbība, lietvedība. Var sakot, visas tās lietas, kas ir nepieciešams ikdienā jebkuram komersantam, ja var tā teikt, uzņēmējam. Jo mēs uzskatām, un es tā kā cilvēks, kas vairāk pārstāv uzņēmējus, kuri arī atbalsta ļoti daudz šo projektu, mēs ikdienā uzskatām, ka šiem cilvēkiem, jauniešiem, kas ir beiguši 12. klasi, ļoti lietderīgi bez šīm izcilajām zināšanām, kuras sniedz vidusskola, vēl papildus, ja viņi spētu orientēties arī uzņēmējdarbības vidē, viņi zinātu, kur dibināt uzņēmumus, viņi prastu to izdarīt, sakārtot lietvedību un visu pārējo. Tā ir viena lieta, tātad iegūmi skolēniem. Nākošā lieta tātad ir iegūms pašai skolai, jo zinot, ka nauda seko pakaļ skolēnam, skolas ir nedaudz ierauts iekšā tādā mārketinga virpulī. Tātad arī skolai ir nepieciešams dot šiem jauniešiem ko vairāk nekā ir dots līdz šim. Un tāpat arī šis ir izcils projekts pašvaldībai, jo viņš ir aktīvs gan apkārtesošai videi, viņš ir sociāli ļoti interesants, atbildīgs un ekonomiski arī, teiksim tā, šai pašvaldībai ļauj papildus iegūt tādu virpuli ar cilvēkiem aktīviem, kas brauc uz Ikšķili, tērē naudu šeit uzņēmumos, palīdz skolai. Var sakot, tāds 3 iegūmu projekts. Uzņēmējdarbības mēneša ietvaros būs vieslekcija, eseju konkurss, uzņēmējdienas, praktiskās nodarbības, ēnu dienas Ikšķilas un visas Latvijas uzņēmumos, kā arī citas aktivitātes, kas ļaus iepazīties ar uzņēmējdarbības virzienu. Man kā ekonomikas skolotāja, protams, ir prieks par to, ka būs šāds uzņēmējdarbības mēnesis, un tas jauniešiem parādīs viņu iespējas pēc skolas, un varbūt es ceru, ka arī uzņēmēji pastāstīs par to, cik svarīgi ir mācīties vidusskolā un iegūt izglītību, un kā viņu pēc tam izmantot nākotnē dzīvē. Es domāju, būs vērtīgi arī mēneša beigās, kad mēs tiksimies un izanalizēsim, ko mēs šajā mēnesī esam guvuši, ko uzzinājuši. Es domāju, jebkādas aktivitātes, jebkas, kur vecāki uzņēmēji iesaistās skolas dzīvē, tas ir tikai pozitīvi vērtējums.
Ja kādam ir savs redzējums par uzņēmējdarbības virziena attīstību skolā, Ikšķilas vidusskolas vadība to labprāt uzklausīs. Sintija Lukša, Jānis Akmeņkalns, Ogres televīzija.